mums ir zināms. Nu, reiz pirmais brauciens par pirmo vietu šobrīd notiek starp šiem diviem braucējiem. Bremzīt, gāzīt un aiziet. Nu, te apmēram bija viss skaidrs, tramplīns neliels korekcijas. Nu, jā, šobrīd pirmais domāju. Vienas ziņas šobrīd. Cīņa par pirmo vietu starp pirmo numuru un vēl vienu citu numuru. Pirmā numura laikam izdosies, jo pirms tam viņam tas izdevās. Nu, es domāju, ka tur galīgi bez problēmām, lūk, pa malīšu kameņās atdūs. Ar to mēs viņu arī apsveicam un cik smuki iet uz priekšu. Viss kārtībā, Džeks normāli do virsū, Rūsi nav problēma. Aba maliņa agal forši, tad trampolinā bišķi tik nokustās, Aldis pārs nograb. Viss kārtībā, paskaties, kā iet tagad puķīt augšā. Rūsas brūnais vai Rūsas pārs. Šitas braucamais ir nu baigi īmatnējies. Es domāju par normālu. Saslētās mēs kārtībā. Tagad normāli rītīgi ručkā neatlaižot gāzes pedālu un noteikti, ka tiks šoreiz augstāk nekā tik iepriekšējā reizē. Vismaz tas ieskrējums izskatās, ka bišķīti labāks šobrīd. Nu, atkal tā pati vieta būs. Man liekas, ka tur ir ādere. Viss Džeks par šito vietu netiek augstāk. Bet skaties, kā smugām roku kustībām viņš apmet tagad ripā. Hop, pilns salauns roku. Un tagad valsts atkal lejā. 15. sektors. Viņam arī tiek ņemts laiks. Viņš smuki šoreiz bez sielas un dod virsū. Jā, vislabākais visā šajā bija ketomā sejas izteiks. Viņš tāds non-bad uztaisīs sejas izteiks. Tas un rītīgi. Es tika. Man ķiveri patīk, baigi foršā viņam ir. Arī čekā pa māliņu meklē saķerīti. Nu, cik tālu tad viņš tiks šoreiz. Man liekas, ka nu netiks pat tik tālu kā iepriekšā reizē. Lai gan, nu puskalns šobrīd ir. Pasties, ka labi iet vēl pagaidāt. Nā? Tā izskatās tikā.